Čau, draugi! Šodien vēlos jums pastāstīt par ūdens sūkņiem, jeb tā saucamajiem drenāžas sūkņiem. Īstenībā kādam no jums tas varētu būt diezgan aktuāli, jo ne visiem mazdārziņos ir elektrība, kur var pieslēgt parastu sūkni. Iespējams, ka pat nav pat aka, vai arī lietas ūdeņi satek iekšā mucā, un kā būtu baigi ērti to visu ūdeni dabūt virsū uz mūsu foršajām dobēm. Tātad, kā jau iepriekšējos video jūs esat noteikti redzējuši, man ir tāds maziņš ūdens sūknīts uz akumulātoru, uz bateriju, lādējams. Viņš neskaitās tā kā ūdens sūknis, bet viņš pamatā kaut kāds drenāžas sūknis, vai kas ir pagrabā pielīst pilns ar ūdeni, tad iemet viņu iekšā un var izpumpēt viņu laukā to ūdeni. Nu, man tā liekas, vismaz kaut kāds tāds priekšstats pa viņu ir. Nu, lūk, man ir viens tāds Greenwork ražotāji, baigi foršais sūknīts un uz akumulātoru. 24 volt baterija, parādīšu, kāds viņš izskatās. Iespējams, ka iepriekšējos video jūs esat tādu redzējuši. Tas ir šāds zaļš sūknīts. Iekšā viņam ir parasts filtriņš. Visu šito te uzgalim uzmauc virsū šļauku. Iemet iekšā akā. Un, attiecīgi, šajā kastē iekšā ir baterija, akumulators. Šajā gadījumā tas ir 24 volt, 4 ampēru baterijas. Baterijas, akumulators. Aiztaisim ciet. Iespējams, kaut kur pieāķēt klāt, pielikt, piespiežam pogu un viņš pumpē ūdeni. Viss ir baigi forši. Ar šādu vienu akumulātoru es varu pielādēt pilnu 250 litrīgo mucu ar ūdeni un aplaistīt vēl daļu dārzu. Bet tā kā man ir vēl viens siltumnīca, kā jau jūs noteikti esat pamanījuši, un kā es arī pagājušā gadā stāstīju, ka es viņu taisos uzcelt, tad man to ūdeni vajadzēs vairāk. Un līdz ar to man katrā siltumnīcā būs vismaz 250 litrīga muca, plus vēl man vajadzēs laistīt dārzu, un man ar vienu šo akumulātoru būs par maz. Protams, vēl vienu akumulātoru var iegādāties, bet viņš arī attiecīgi maksā. Viens tāds akumulators bija ap 120–140 eiro kā kurā vietā. Tātad, ieraudzīju internetā reklāmu. Tas pilnīgi absolūti nejauši. Noteikti tāpēc, ka kaut kur runāja, tāpēc, ka mums kaut kur Google seko vai kaut kas tam līdzīgs. Un man uzleca reklāma par ūdens sūkni no ražotāja Skill. Kāpēc man ieinteresēja tieši Skill? Tāpēc, ka man mājās ir diezgan daudz instrumentu no Skill. Es kādreiz savā laikā nopirku tādu komplektu veselu. Un viņiem komplektā nāk 3 baterijas. 3–4000 mAh baterijas. Līdz ar to es varētu pielādēt viņu pilnu abas mucas un vēl aplaistīt dārzu. Un kamēr viena lādējās, tikmēr es 2 lietoju. Tātad vienā dienā es varu ļoti daudz aplaistīt. Un es, protams, viņu ieķēru, nopirku. Tūlīt parādīšu, kāds viņš izskatās. Sūknis ir identiski tieši tāds pats kā Greenworks. Ne ar ko pilnīgi neatšķirās. Arī šim apakšā ir filtriņš. Un aiztais ciet, uzmauc virsū šļauku, iemet akā. Ideāls variants. Bet šī kasta gan ir viņam atšķirīga. Šī ir bišķiņ modernāka, bišķiņ krutāk un vairāk features viņam ir. Arī tieši tāpatās var attaisīt vaļā, uzvārķēt kaut kur virsū, kur vajag. Šim ir iespējams strādāt ar timeri. Ja, piemēram, gribam uzlikt kaut kādu šļaukai galā, kas griežās un laist automātiski visu dārzu, lai neizēd visu tukšu bateriju, palaistīt, piemēram, dažas minūtes šeit režīmi. 15 minūtes, 10 minūtes un 5 minūtes var laistīt. Nospiežam, viņš pēc tam pats automātiski izslēdzās. Zem šī vāka stāv apakšā baterija. Šāda veida baterijas 3 gabals man mājās. Tieši tāpēc bija iemesls, kāpēc es izvēlējos Skill. Šī nav reklāma Skillam, un es viņu speciāli nemeklēju. Vienkārši man trāpījās, un es izdomāju, ka man viņu vajag. Tālūk. Lai redzētu, ka viņi tiešām ir vienādi. Viņi tiešām ir vienādi. Viens zaļš, viens sarkans. Atšķirības principā nav nekādas. Tie sūkņi ir ap 2 vienādi. Nu, lūk. Tātad vajadzētu notestēt, parādīt, kā strādā šis sarkanais Skills, jo zaļo jūs noteikti esat redzējuši kaut kādos rīlos vai video, noteikti esmu iepriekšējās sērijās kaut kad ielicis. Tāpēc es tagad tūlītās samontēšu visu kopā. Sākumā, ko tur vajag. Vajag, protams, ka šļauku, bez šļaukas vispār nekur. Ņemam to Skill aparātu. Viņiem visi uzgaļi vienādi, standarta uzgaļi, visi veikali pilni. Uzmauc šādu galu virsū.
Man ir aka. Met akā iekšā. To pašu pumpi. Un ieslēdzu. Automātiskā režīmā viņš ieslēdzās uz 15 minūtēm, kas strādā pēc 15 minūtēm izslēgsies. Tāpat var uzslēgt 10 minūtes, 5 minūtes, kā jūs teicu. Nu, ir arī otrs gals trubai. Otrā galā ir šādi dušiņi. Šāds dušiņas līdzi viņam nenāk komplektā. Principā tam Skillam komplektā līdzi nenāk pilnīgi nekas, tikai kastīte ar to šteli, kur iebāž akumulātoru, pats sūknis un instrukcija. Nāk arī tāds pavisam vienkārši krāns, kuru es tūlītās parādīšu, bet nekā tāda pamatā vairāk nav. Dušiņi. Šāds spiediens ir, es nezinu, kas tas tāds pa spiedienu, bet tas ir kaut kāds baigi dīvains spiediens. Tad ir šitā parastā foršā dušiņa. Bet tas ir atkarīgs no galiem. Gals var nopirkt daudz un dažādus, tāpēc šis nebūs tas īstais rādītājs. Drīzāk rādītājs varētu būt tieši pats spiediens. Redziet? Es teiktu kaut kādus metrus, 10 var aizspiest ar viņu. Bet pamatā viņš nav domāts, lai aizspiestu ar viņu 10 metrus. Ir svarīgi tas, ka no akas var dabūt ārā ūdeni un aplaistīt dārzu. Tas ir pats svarīgākais. Un vēlreiz atkārtošos, es iegādājos šo Skill tikai tāpēc, ka man jau ir instrumenti ar Skill baterijām, jo baterija komplektā līdzi nenāk. Ja gribās iegādāties bateriju atsevišķi, tad būs jāpērk veikalā atsevišķi bateriju. Tālūk. Tieši tas pats variants ir arī Greenworks. Tā kā man tagad būs 2 sūkņi, ar vienu es varēšu uzlikt, lai viņš tur virpuļo pa to dārzu, un otru es varēšu mierīgi laist mucā un vēl visu, ko tas uzreiz atvieglos man ļoti daudz darbus, un būs ātrāks viss process ar visu laistīšanu, jo laistīt man šogad vajadzēs diezgan daudz. Parādīšu. Šis ir tas, kas nāk Skillam komplektā. Viņš principā ir derīgs tikai tad, ja jums ir muca, kurā jau ir ūdens vai lietas ūdens satek, tad vienu galu var iebāzt iekšā un otru galu vienkārši spainī vai arī dušiņā vai kaut kur vēl, jo pamatā viņš tam arī ir domāts tas, kā saucamais drenāžas sūknis. Ja jums ir muca vai spainis, spainī arī var ieliekt spainī, nomazgā mašīnu, piemēram, vai kaut kā tā. Man ir ūdens šļauka, viņa ir kaut kā 30 metri gara, un akā šobrīd dziļums ir, tas sūknis aizgāja gandrīz visus 2 metrus uz leju. Viņam ir 2-metrīgs kabels. Starp citu, vēl viena feature, kas viņam ir diezgan interesanti, kas nav Greenworkam. Tūlīt parādīšu. Šim var noņemt nost kabeli elektrības. Tas nozīmē, ka varam atstāt sūkni vai no akā, vai arī nepieciešamības gadījumā viņu pagarināt to vadu. Tas būs vienkāršāk Greenworkam, viņš nav noņemams tas kabels. Šim gan ir noņemams. Un šī ir baigi foršā štele. Tas ir tas, kas man patīk. Lūk. Uzskrūvē viņu atpakaļ un visi baigi krūt. Tā kā tā, draugi. Tas bija īsumā viss par to, kā tad es laistu dārzu. Nevis kā es laistu, bet ar ko es laistu un kur es dabonu ūdeni. Starp citu, man ir baigi labā aka. Tajā akā viskarstākajās vasarās kaut kādos plus 30 grādos viņi ir gandrīz pusē visu laiku. Viņi galvenais, ka nav dziļa. Viņi ir kaut kādi, maksimums 3 metri, man liekas. Es viņu pagājušā vasarā līdz iekšā tur tīrīju. Es varēju tā labi palecoties, varbūt pat aizsniegt augšu. Tā kā viņa ūdens ir, kaut kur, nezinu. Man līdz kaklam varētu būt, ka viņš tur pietek, vairāk arī viņš nepietek. Lūk. Tas pamatā šodien viss, ko es gribēju pastāstīt par ūdens sūkņiem. Ja es kaut ko interesantu atcerēšos par šiem sūkņiem, noteikti kaut kādā video vēl pastāstīšu. Jo sērijas, es domāju, ka šovasar būs diezgan daudz, ja nebūs šitās drausmīgs laiks laukā. Tā kā noteikti mēs vēl tiksimies. Tāpēc čau pagaidām. Noteikti, ja tev bija interesanti, nospriedi laiku, piesako manam kanālam. Tiekamies jau visam drīz. Atā!